Esmu Iveta Krūmiņa un strādāju Gulbenes bibliotēkā. Daudz mani kolēģi zina, kad man patīk pierakstīt tos stāstus, kurus es ikdienā pamanu un redzu, starp tiem ir arī daudz tādi, kas ir pieredzēti Gulbenes bibliotēkā strādājot. Šos stāstus esmu apkopojis arī tādā grāmatiņā, Kaut ko labu. Grāmatas nosaukums nav izvēlēts nejauši, lai lasītājs ienākot bibliotēkā varētu pajautāt, iedodiet man kaut ko labu, un bibliotekārs pārliecinoši zinātu, kura grāmata viņam ir jādod. Šajā stāstā grāmatiņā ir arī stāsts par meitenēm, 2 pieklasniecēm, kuras internetā viena otrai palīdz izveidot portālu Draugiem LV lietotāju kontu. Viena meitene ir pavisam nesen iesākusi lietot datoru, un viņa nezina, kā aizpildīt šīs ailītes. Otra meitene viņai māca. Pirmajai ailītē tev ir jāieraksta tā e-pasta adrese, kuru mēs nesen izveidojam. Tad raksti INBO un seks. Pirmā brīdī šo sarunu nesapratu, un tikai tad, kad es iztēlojos šo seksu kā X burtiņu, es sapratu, par ko ir runa. Vienkārši bija jāieraksta inbox, bet stāsts bija tāds ļoti skaists. Protams, otra meitene nebija tik neattapīga, ka es viņa zināju, kas ir šis sekss.